Nu, ko paldies, ka esat atpakaļ šeit, lai piedalītos jau diskusijas sadaļā, kur mēs no vienas puses, protams, uzklausīsim arī, ko ir teikt uzņēmējiem, bet atšķirībā no iepriekšējās daļas, kur mēs tikai klausījāmies šeit, arī es ceru, ka veidosies dialogs un mēs apusēji varēsim komentēt viens otru teikto un arī uzdot viens otram jautājumus. Pirms mēs sākam diskusiju un pirms uzdod pirmos jautājumus, es varbūt iepazīstināšu vēlreiz, tā, lai nevienam nav nekādu pārpratumu un visi zina, kas ir kas. No manis pa labi Dace Drošprāte no Zemnieku saimniecības Gaidas, Mārtiņš Trons no Zemnieku saimes, Ilze Rudzīte, tagad es domāju, kā lai jūs piesaka dārzi un VTT atšifrējums ir no kooperatīva dārzas. Jā, VTT dārza. Lieliski. Māra Rudzāte no Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes. Vienlaicīgi Autokopju asociācijas valdes priekšsēdētāja un SIA Ārosa zemniece. Lieliski. Tad arī praktisks iemaņas. Edīta Strasdiņa no Mūsmāju dārziņa un Jānis Skalbe no Skrīveru saldumiem. Lai diskusija sākas tā raitāk, un parasti jau neviens negrib neko sākt, un neviens negrib neko teikt, pirmais es tomēr uzdošu jautājumu, un jautājums būs visiem panelistiem. Kā jūs vērtējat līdzinējo sadarbību ar zinātniekiem, un kāda ir bijuši šī sadarbība, ar ko jūs esat sadarbojušies, un kādi ir tie rezultāti? Kas attiecīgi tad būtu tas raksturojums vispārējais industrijas, līdz ar to raksturojums no jūsu pozīcijām. Un tad mēs varam pēc kārtas arī vai pateiksiet visi, un tad jau arī pārējie dzirdēs, kas jums sakāms, un varēs iebilst. Ir ieslēgts. Jā, ir ieslēgts izkārtībā. Es esmu Dace Drošprāte, kā jau iepazināmies. Nu, un tā tad, kā jau mēs te iepriekš runājām, tad gadījus 10 apakaļ sākās komerces augkopība Latvijā. Nu, tā tad pirmais ceļš, tā kā mēs esam no Jelgavas novadiņa, tuvākais ceļš ir pie tuvākajiem kaimiņiem, tas ir Dobeles dārzkopības izmēģinājuma stacija. Nu, tā tas viss arī sākās. Nu, 10 gadu laikā esam tikuši līdz jau 15 hektāriem dārza, un pateicoties Dobelei, pateicoties programmām, Eiropas Savienības projektu programmām, esam tātad ierīkojuši integrētās audzēšanas sistēmu. Tāpat bieži notiek arī konsultācijas, arī projektu ietveros, arī gan par koku veidošanu, uz šo brīdi saimniecībā notiek arī jaunāko šķirņu izpēte un arī optimālākā stādu audzēšanas biežzības izpēte. Jo esam arī projektu ietveriņos arī ar Dobeles disu bijuši Latvijas Valsts augkopības institūts, atvainojos, jā. Esam bijuši Lietuvā un arī guvuši pieredzi, kuru mums tagad vajadzētu izpētīt arī Latvijā. Lieliski. Dodasim vārdu tālāk Mārtiņam Tronam no Zemnieku saimes. Labdien, es Mārtiņš Trons no biedrības Zemnieku saime. Un jāsaka, ka, manuprāt, pēdējos gados tā sadarbība ar vietējiem Latvijas zinātniekiem arvien uzlabojas, jo gan viena, gan otra puse sāk saprast, ka ir jāsadarbojas, un kas mums ir svarīgi, un kas ir ļoti patīkami, ka zinātnieki tiešām aizvien vairāk sāk ieklausīties tieši ražotājos. Viņi nāk pie mums un prasa, ko jūs gribat, lai mēs izpētam. Tad mēs nākam arī kopā ar šādu uzstādījumu pie ministrijas. Tas ir bijis arī šajā gadā, teiksim, kad mums kopā ar zinātniekiem ir bijuši pāris projekti, kas ir iesniegti. Tātad idejas ir iesniegtas ministrijā konkrēti gan par vējauzes pētījumiem, gan arī par pākšaugiem un proteīna augiem, kas ir ļoti svarīgi lopkopībā. Tāpat tās arī jau otru gadu mums ir sadarbības līgums ar zinātniekiem tieši par kviešu šķirņu salīdzinājumiem un izpēti, ja, konkrēti ar Stendes zinātniekiem. Tāpat tās arī citām organizācijām ir līgumi par miežu šķirņu pētījumiem, zālāju pētījumiem. Un tāpat tās arī runāja par lopkopības sektoru. Jau vairākus gadus arī Aitkopju asociācija ir sadarbība ar zinātniekiem konkrēti par kontrolu nobarošanu. Un tāpat tās arī gaļas lopu audzētāju organizācijām ir arī šās te, sadarbības modelis konkrēti arī par gaļas lopu kontrolu nobarošanu. Jā, tad viņi, kur pēta šos te pieaugumus un tad skatās to barošanu, efektivitāti, arī šķirnis mazliet skatās. Tā kā jāsaka, visumā tā sadarbība paliek ar vien labāk. Un tas priecē. Un dialogs arī veidojas, vai tomēr vēl ir tās nesaprašanā? Protams, dialogs ir, jā, jo, kā es saku, tad, mēs meklējam tās problēmas, kas mums ir, tad mēs nākam pie zinātniekiem, zinātnieki nāk pie mums, un tad mēs
jau kopā ejam pie ministrijas ar uzstādījumu, ka mums ir varbūt nepieciešams finansējums vai no Eiropas naudām, vai no valsts budžetā, teiksim, vienu, otru vai trešā jautājumu izpētīšanai. Lieliski, paldies. Ilze Rudzīte. Es saprotu, ka man tā kā būtu jārunā no kooperācijas viedokļa vairāk, ja tā tikko arī, šeit piesaukta. Bet pašai man arī ir augļudārs kopā ar vīru 15 hektāru ābels. Un ja pirms 10 gadiem, kad iestādījām pirmo ābeli, pirms 9 gadiem, tad bija tā, kad sapratām tikai, ka zaknas jāliek zemē, nevis otrādi. Un tad jau esam pa šiem gadiem tik daudz gan kopā ar Pūras pētījumu centru, dārzkopības pētījumu centru, visu, kur gan uz Igauniju, gan uz Poliju un ar Dobeli uz Lietuvu, visu, ko skatījušies, mācījušies, arī par kooperāciju mācījušies, kur bija norganizēts mūsu mācības vai vesels nedēļas garumā, tagad neatceros. Un pašlaik ir arī ļoti laba grāmatiņa, ko es pagājušajā gadā saņēmu no Dobeles kopā ar disku, kas saucās Ceļvedis augļkopībā, jā, un kur tiešām varam lasīt, mācīties, skatīties, visi šie semināri, un kā jau es teicu, ka tas sākums bija it sevišķi tiem, kas pārstrukturizējās no kaut kādas citas lauksaimniecības, ka jūt, ka nevarēs būt lielie 1000 hektāru graudkopju audzētāji vai tur 500 vai cik govju turētāji, ka paliek šie mazie hektāri, ko ar viņiem darīt un kā tomēr arī laukos palikt un dzīvot un attīstīties un ne tikai izdzīvot, jā, bet tiešām dzīvot un uzturēt skaistu lauku vidi un apkārtni, tad es domāju, ka vēlreiz ļoti mums vajag šos pētījumus, šos zemniekiem, viņu domu apstiprināšanai, kad viņš domā pareizi, ka viņš darbojās pareizi. Kaut kur šis apstiprinājums ir jāņem, un ja to var mums tādi pētījumu centri un zinātnieki un gudri cilvēki pateikt, jā, tu dari pareizi, un varbūt tomēr labāk vēl dari šādi, un būs vēl labāk. Tas ir ļoti, ļoti labi. Paldies. Māra Rudzāte. Labdien, ja laikam nepateicu sākumā. Es pārstāvu augļkopju asociāciju jau 10 gadus, un tad vienlaicīgi arī darbojos nevalstiskās organizācijas LOSPS, un man pašai pieder krūmēleņu stādījums. Un visu šo laiku, kamēr mēs visi kopā mēģinam kaut kādā veidā to Latvijas ekonomiku celt, tad es gribētu vienkārši varbūt uzsvērt to, kad augļkopjus un arī dārzkopjus, dārziņa audzētājs kaut kā zināmā mērā varbūt drusciņi mēs tādi neesam tā topa nozare, mēs esam tādi, kā lai saka, tā drusciņi malā, tāpēc, ka, nav mums tas apgrozījums varbūt tik liels un nav viss pārējais mums tik liels un mēs neesam tik ātri, kā Edīte jau teica, mums tas nāk tikai pēc zināma laika, un tāpēc es gribētu teikt, ka tieši augļkopība ir visā republikā, pa visiem, varētu teikt, es negribētu teikt gluži nomaliem, bet pa visiem reģioniem, un arī tā skaitā ļoti liels daudzums ir Latgalē, un es gribētu uzsvērt, ka arī mēs pildam tādu kā sociālo pasākumu, jo ja tev ir iekārtots dārzs, ja tev veiksmīgi tas viss notiek, ja tu vari gūt peļņu, tad tu projām nekur nemuksi, un arī tavi bērni nekur projām nemuks, un man ir tagad 3 jauni cilvēki zvanīja, viens strādā Norvēģijā, 2 strādā Anglijā, un viņi saka, ka viņš viens būs 6. jūlijā, otrs tur augustā būs atpakaļ, un viņi grib savā zemē, ko viņi vēl ir saglabājuši, ierīkot tieši augļu dārzus, jo viņi saka, ka viņi visu mūžu nebūs ārzemēs, viņi šeit grib, tomēr atgriezties un saimniekot. Un tāpēc mums vistiešākā sadarbība ir ar Dobeli, vairāk nekā nevar pateikt, Augļkopības institūtu, un arī ar Salaspils bioloģijas institūta augu minerāls balvošanas laboratoriju Nolendorf vadībā, un arī ar universitāti mēs esam griezušies Alsņīs kundzes, nenosaukšu tos titulus, tā man nesanāks laikam, bet mēs ļoti pateicīgi esam, daļa audzētāji, kas gribēja iedziļināties sīkāk, zināt, teiksim, visas lietas, tad tagad, mēs uzaicinājām un noklausījāmies ļoti, ļoti vērtīgas lekcijas. Tā kā es gribētu atzīmēt, ka ja mums nebūtu visa šī te sadarbošanās un visa tā būšana, tad,
tad ir tā, kad, nu, es tagad kaut ko darīšu, un man pašai personīgi arī ir milzīgas kļūdas savā saimniecībā, jo es aizbraucu uz Poliju, es aizbraucu uz Ameriku, es paskatījos, viņiem tur tā, un nauda liela, viss ok, lieku iekšā. Atnāku, salikām, tagad es esmu jau 1/3 pārstādījusi, es esmu, nu, un ja es to visu būtu izpētījusi tajā brīdī, pirms es to visu daru, tad tās kļūdas nebūtu. Un pateicoties arī Dobeles augļkopības institūtam, mums ir šī te integrētās audzēšanas tehnoloģijas, kuras jau mums kopš 2006. gada ir, un kur mēs aprēķinājām un sarēķinājām, un visi ļoti sekmīgi, nu, audzē, un es uzskatu, ka mums tā mūsu integrētās audzēšanas augļi iegūtie ir veselīgāki nekā varbūt tās kaut kur kaimiņos, kas ir bioloģiskie, tāpēc, ka, nu, tā miglošana tiešām mums nenotiek, ir ārkārtīgi svarīgi izgriezt zarus, kā jau te teicu, un aizvākt tās slimības. Un vēl, laikam pa daudz nevar runāt ilgi, vēl arī es gribētu atzīmēt to, ka kaut vai te tādas 3 pozīcijas, ko es gribēju teikt, tātad audzēšana, kas ir ļoti svarīgi, pareizi visu izdarīt, izvēlēties pareizās šķirnes, pēc tam izaudzētās produkcijas glabāšana, tātad pareizi glabāt, nevis tur šā vai tā, kas tur sanāk vai nesanāk. Un pēdējais tā ir realizācija, ja pārstrāde, ja, un es domāju, ka to mēs visi zinām, kad Dālijas tā institūta laboratorija, kas ir par šo te pārstrādi, kad ir, teiksim, dzērviņu, šīs te sukādes, kuras jau tagad ir aizgājuši ļoti lielā plašumā, jau nevar vairs lāči, nepietiek piegādāt, tad vēl tur visādi cepumi tur ņem un pārējais, ja, un tāpat arī cidonijas, sukādas un upenes un ērkšķogas, un kas viņiem tik tur nav. Tā kā, principā, visas šā rezultātā, es domāju, ka Latvijas augļkopība varētu ļoti labi vēl uzņemt apgriezienus, un arī pateicoties institūtam, kad, nu, ir arī nav pētījumi, laikam es tā nevarēšu nosaukt to ciparus, varbūt kāds zinās, kad mūsu augļi ir ne tikai garšīgāki, bet viņi arī ir drusku vērtīgāki nekā dienvidu šķirnes, dienvidu reģiona, tāpēc, ka mums ir šī garā diena un nakts vēsums, ja. Un vēl pie šī visa, nu, gribētu pateikt par 2 kultūrām, kas mums ir tās dzērvenes un smilkšērši, kas es uzskatu, ka Latvijā ir top 1, jo bija viena amerikāņu firma, kas bija iebraukusi un skatījās uz tām dzērvenēm, un viņi tā, nu, teica, ka, nu, viņai ir nākotne, bet, nu, tur nevarēja tur blakus finansējumu dabūt, tas jau bija lielu laiku atpakaļ, un tā tas ir tagad mūsu pašu ziņā, bet, nu, mēs cīnīsimies un kopā ar Augļkopības institūtu, jo viņi bez mums nevar, bet mēs bez viņiem arī nevaram. Paldies. Labi, Edīte Strazdiņa. Jā, esmu Edīte Strazdiņa, kooperatīvā sabiedrība Mosmai Dārziņi. Mēs strādājam jau no 2006. gada, bet mūsu kooperatīvu biedri ir daudz ilgāk jau strādājuši. Praktiski kā zemnieku saimniecība kustība Latvijā sāk veidoties, tās ir arī pamats saimniecības, kas šīs lietas dara. Jā, man pašai ir arī zemnieku saimniecība, pareizāk sakot vīram, tā ir Galiņi, un kooperatīvā mēs apmēram apsaimniekojam 800 hektārus ar zemi, kur audzējam dārzeņus un kartupeļus, un esam praktiski viens no lielākajiem dārzeņu kooperatīviem Latvijā. Ja man ir jāsalīdzina augļi un dārzeņi, tad es, protams, ļoti pozitīvi skatos uz augļkopiem, ko viņi ir izdarījuši un kāda viņiem ir institūti un kāda ir pētījumi. Tad es gribētu teikt, ka dārzeņi sēž šajā ziņā kaut kas notiek, bet tā īsti saistībā ar uzņēmumiem ir diezgan maz. Un te nu ir tā joma, mēs varētu, nezinu, nozagt Edīti, piemēram, otru un likt viņai pastrādāt dārzeņu virzienā, ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, šīs lietas, kas mums ir vajadzīgas, ir pilnīgi visās jomās, sākot no sēklas izvēles, kur praktiski mūsu saimniecībām, mūsu kooperatīvu biedru saimniecībām labākie konsultanti ir sēklu piegādātāji firmas, kas bieži vien ir Eiropa. Auga aizsardzības līdzekļu piegādātāji arī ir mūsu konsultanti vairāk, kur īsti mēs neredzam. Pie tam tas nevienmēr ir objektīvi, jo katrs saka, ka mūsu līdzeklis ir vislabākais, un ja viņi grib pārdot, tad viņi saka, ziniet, nu, jūs nevarat tagad izvēlēties nemiglot, jums obligāti viņš ir jālieto, bet faktiski mums būtu šis neatkarīgais konsultants vajadzīgs, kas pateiktu, nē, ir šie varbūt kaitīguma sliekšņi, kuri jānosaka un jāredz uz vietas, un ja zemnieks pats nav tik profesionāls, tad apmēram, lai būtu šī literatūra tā uzreiz pieejama, nu, skatāmies, redzam, ir. Tiešām vajag un varbūt nepaļauties tik daudz uz šiem ieteikumiem. Tā ir viena lieta, ko mēs neredzam. Jā, nākošais posms ir tas, kur es ļoti pozitīvi skatos arī tīri. Varbūt vairāk uz
tādām Eiropas valstīm arī kā Anglija, kur ir ļoti augstā līmenī tiešām izstrādāts arī laistīšana, mēslošana, atkarībā no ūdens daudzumiem, arī šie minerālu mēslu šķīšanas ātrumi, lēnumi, kas tiek ieteikti tieši piemērojot katrai kultūrai. Nu, mums vēl joprojām diezgan bieži dārzeņu kopībā ir, nu tā, ja kartupeļiem ir 11, 21 MPK, ja tad, nu, papildus bors un vēl kaut kādas praktiski mikroelementi, ja, tad tās ir tā zināšanas, pie kā mēs daudzreiz paliekam. Un ļoti pietrūkst šie precīzi aprēķini, cik, kas, ko un kā. Un arī diezgan traģiska situācija ir tā, ka šī augšņu kartēšana, augšņu analīzes, kas dārziņiem ir ļoti, ļoti vajadzīga, jo raža ir praktiski atkarīga no konkrētā gadā izdarītā, tas pat nav ilgtspējīgais un kur kaut ko vēl var izmainīt. Tas nozīmē, ka to ražu, ko mēs iestādam, ja mēs izdaram kaut ko nepareizi, tad mēs viņu arī bieži vien nenovācam. Tālākajā posmā, ko es redzu sadarbību tīri ar zinātniekiem, jā, šī pati audzēšanas tehnoloģija ir ļoti būtiska arī brīdis, kad mēs šo ražu novācam, jo tad, kad man ir sākusies sadarbība ar lielveikaliem, praktiski no manas puses pat konsultācijas ar lielveikaliem, kurā brīdī dārzenis ir gatavs. Kad viņš ir novācams, arī šādi pētījumi mums praktiski nav. Kad viņš vēl ir pa svaigu, pa jēlu, kad viņu uz letes nevar likt un viņš praktiski neuzvedīsies uz plaukta, es esmu meklējusi, īstenībā arī ārzemēs ir diezgan maz šādu pētījumu, cik lielam vai kādiem ir tiem iekšējiem rādītājiem jābūt, lai viņš labi saglabātos uz letes, kāda ir tā optimālākā temperatūra. Praktiski mēs balstamies tīri uz savējiem eksperimentiem uz vietas, runājam ar veikalu kvalitātes daļas vadītājiem, ja, kuri saka, nē, jums šodien kāposts ir jāpaiegādā +2 grādu temperatūrā, tāpēc, ka citādi mums elektroenerģija tiek iztērēta, lai atdzesētu jūsu produktu. Savukārt es saku, ja viņš ir tik strauji atdzesēts no +30 dienā vāktais kāposts, viņš jums uz letes neglabāsies, tad mums ir jābūt šim pārējai. Bet man nav zinātniski pamatota pārēja, kādas ir temperatūras, kāda ir jābūt no tai samazināšanas līknei, cik ātri mēs to varam izdarīt, lai vislabākais variants vai piemērotākais veids, ka šis dārzenis patiešām glabājas uz letes, un arī šī temperatūra būtu, nu, tāda pilnīgi pietiekoša. Un nākošā niša, kas mums ir ļoti, ļoti tukša, ir šis starpapstrādes periods starp pārstrādi un tīri apstrādi. Tas nozīmē mazgāšana, sagatavošana pārstrādē. Kā mēs zinām, praktiski visi ēdinātāji ir pārgājuši un arī lielie pārstrādes uzņēmumi, tādi kā Spilva, praktiski saņem tikai mizotus produktus. Un te ir jautājums. Viņi mums prasa garāku derīgumu termiņu. Mēs to izdaram bieži vien pielietojot kaut kādus papildus apstrādes līdzekļus, ķīmiskos līdzekļus vai kaut ko tam līdzīgu, antioksidantus, ko lietojam. Un te ir atkal tumšā lieta, lai mēs saprastu, cik maksimāli dabīgus produktus mēs varam piegādāt pārstrādē, lai viņi būtu veselīgi tajās burciņās, ko saliek, cik ilgi mēs varētu viņus glabāt, lai viņi jau nezaudē pēc mizošanas šos vitamīnus un visas labās lietas, kas viņiem ir iekšā, un cik labu kvalitatīvu produktu mēs piedāvājam un tai gala rezultātā un kāda ir tālāk arī tie procesi, kas var ietekmēties no tā, ko mēs esam piegādājuši. Praktiski šie pusfabrikātu ceļš, kas ir ļoti, ļoti, nu, tāds iztrūkstošais. Tās ir šīs pamatlietas, nu, un gala pārstrāde tās jau ir, protams, augstās tehnoloģijas, ko mēs varam dabūt arī. Tas, ka mēs pērkam ārzemēs kāpostu zupu kapsuliņās, bet neiztaisam to uz vietas, arī tas varbūt ir lauciņš, ko var darīt mūsu zinātnieki, bet šeit pagaidām vēl ir tukšs. Edita, jūs nosaucāt vairākas lietas, kuras ir šīs brīvās vai tukšās nišas, ar kur jums būtu nepieciešams zinātnieku atbalsts, vai jūs esat vērsusies pie zinātniekiem un nosaukuši šīs lietas, un vai jūs esat saņēmusi atbildi? Ja godīgi, ir sadarbība mums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, varbūt pat vairāk arī par iepakošanu un arī šiem derīguma termiņiem. Kaut kā līdz galam tomēr nav. Kaut kā līdz galam īsti nav. Nu, iespējams, pēc tam mēs uzzināsim komentāru no zinātniekiem, no viņa puses, bet vēl es gribu dot vārdu Jānim Skalbem. Kā lūdzu? Bez. Nē, vajadzēs mums citādāk nedzirdēs internetā ierakstā cilvēku, ko jūs sakāt. Labi, mani sauc Jānis Skalbe. Dzird? Jā, viss kārtībā. Tātad skrīvos es esmu nesen, bet ražošanā man ir vairāk 20 gadu pieredze arī sadarbībā ar zinātniekiem.
dažāda, gan pozitīva, gan nevisai pozitīva. Tātad, runājot par pozitīvo, teiksim, ja ražotājs vai uzņēmējs precīzi spēj definēt uzdevumu, problēmu, kas ir jārisina, tad ir diezgan viegli saņemt atbildi, saņemt kaut kādu rezultātu, kaut ko noderīgi, kas ir vajadzīgs. Ja ir tikai problēma, ja, tad sākas tur visādas diskusijas. Un pats trakākais, kad zinātnieks sāk pārvērsties par uzņēmēju un aiziet visas patentu lietas un vēl kaut kādas par, it kā par elementārām lietām, par ko es kā ražotājs nesevišķi saprotu, kur vēl uzņēmējs, par ko tur īsti būtu jāmaksā. Par piemēriem, ja, teiksim, ir zemnieks nodomājis, kad viņš varētu audzēt ķirbis, burkānus, spiest sulu, pārdot. Skaidrs, viņam ir tur entie ķirbi, viņš aizved uz Jelgavu pie pārtikas tehnoloģiem, saka, man vajadzētu gala produktā dabūt aptuveni tādu saldumiņu, tādu skābumiņu, kas tev būtu jāsaliek. Meitenes atnāk, pasaka, saliec šito. Tālāk viņš tiem ķirbiem pie agronomiem saka, kas man ir jāizdara, lai es viņus varētu izaudzēt. Tā un tā būtu pareizi. Agronomi pasaka, viss lieta aiziet, viss pēc. Ir lieta. Bet ja ir, teiksim, citi piemēri, kur puiši izdomā no vistu taukiem taisīt dīzeļdegvielu un sāk viņiem, puiši ir jauni uzņēmēji, viņiem ir grandiozas idejas, viņi ir izlasījuši internetā, ka Amerikā tā dara. Viņi arī tagad vāks visu tauks un taisīs biodegvielu. Bet, ja es viņam varu izskaidrot, kā to samalt un kā to tauku dabūt ārā no tās masas, tad kā dabūt tālāk uztaisīt to triglicīdus savienojumu, tur sāk prasīt patentus, kaut kādu daļu, vēl kaut ko, tad tas vairs nav nopietni. Kur vēl problēma, kad negatīvs rezultāts arī ir rezultāts zinātniekam. Man kā ražotājiem tas ir saprotams. Kā uzņēmējiem ir saprotams, bet nav pieņemams. Tātad dotajā brīdī, ja uzņēmējs sadarbībā ar zinātnieku nav gatavs maksāt pār kaut kādiem pētījumiem par negatīviem rezultātiem. Ja ir skaidri zināms, kas ir jāsasniedz, ja, tad nav nekāda problēma. To sadarbību ļoti ātri var nodefinēt, sakomunicēt un viss notiekās. Ja ir kaut kāda mistiska problēma, tur vēl uz doto brīdi ir tā, kad sākas kaut kādas nesaprotams ieviešanas. Paldies. Varbūt uzreiz ir komentāri no skatītājiem, protams, no zinātnieku puses. Ja vienkārši paceliet roku un mēs padosim mikrofonu, jo te jau dzirdētais noteikti, ka ir pārdomas vai zinātnieki klusē. Labi. Paši vainīgi ir. Noteikti sveicināti uzņēmējiem nepatiks tas, ko es gribēšu teikt. Tāpēc mēs šeit esam. Viens neliels, es tā klausījos un es tā domāju, ka tomēr būtu jāsaprot, ka zinātnei, jūs dzirdējāt par finansējumu, Edīte, manuprāt, teica, vai vienalga Galsiņas kundze, ka 10% bāzes finansējums. Un visa zinātne faktiski dzīvo uz projektiem. Un ja jums ir interesējošs jautājums, un tad ir tas, ar ko mēs sākām, vai privāti uzņēmēji ir spējīgi un ir vēlme ieguldīt zinātnē. Tātad ir nepieciešams pētījums, ir jānoskaidro jautājums, tātad ir kādam par to jāmaksā. Uzreiz rodās ideja tāda, jā, mēs caur LOSPU, caur zemkopības ministriju iegūsim projektu. Bet tad atkal ir otrs jautājums, kāpēc publiskais finansējums ir nepieciešams kādas nozares stimulēšanai vai kāda privāta uzņēmēja darbības stimulēšanai. Saprotiet, tie ir tādi diskutabli jautājumi, bet vienu, ko es gribēju teikt, ka visa šī sadarbība, tā nav vienkārši parunāšanās. Mēs varam kaut kādas konsultācijas arī pa draugam pa velti veikt, bet mēs strādājam tikai uz projektiem zinātnē. Un tā tad ir pasūtījums, ir nauda, ir rezultāts. Uzņēmējiem droši vien tas nepatīk. Paldies! Jā, Ligita Melec, tā bija.
komentārs uzreiz, jā, no Edītas. Jā, diemžēl es arī atļaušos mazliet pakomentēt. Es neteikšu, ka man nepatīk tas, jo mēs saprotam, par ko mēs esam gatavi maksāt, un ir lietas, kur mēs nezinām, par ko mēs maksājam. Un tad, protams, uzņēmējs, ja viņš neredz uzreiz gatavu rezultātu vai nav 100% pārliecināts, ka šis virziens ir tas, ko viņš grib redzēt, uzņēmējam tā ir tieši tāda pati mācību procedūra, kā varētu teikt vidusskola, par kuru maksā valsts. Un ir vairākas, es gribētu pat nodalīt vairākus sektorus. Viens ir šis pētnieciskais sektors, kurš ir vajadzīgs ne tikai uzņēmējiem, bet visai valstī, lai varētu saprast, kurā virzienā strādāt, lai ekonomika attīstītos. Un otrs ir, protams, šis sektors, kur ir konkrētā uzņēmuma produkts, par kura izstrādi viņš ir arī gatavs pats maksāt. Tātad šīs divas daļas. Tas, ko es gribētu arī vērst par pētniecību, tīri arī cenu aptaujām un konkrētiem rādītājiem. Uzņēmēji ļoti bieži ir ļoti šokēti tajā brīdī, ja ir kaut kādas cenu aptaujas vai ir kaut kādi konkrēti paziņojumi no pētījuma iestādēm, kuri rada negatīvu efektu uz uzņēmēju, negatīvu ietekmi, un tajā brīdī, protams, šīs pētnieciskās institūcijas nevienmēr uzņēmējs izvēlēsies un arī maksās. Jo ir ļoti jūtīgi temati, kurā brīdī, kura cena ir augstāka, kura ir zemāka, un es kā piemēru varētu pateikt arī pagājušā gada pētījumu, kur parādījās, ka Latvijā visaugstākā cena Eiropā ir bijusi kāpostiem jūnija vienā nedēļā, kurā Latvijā tajā brīdī patiešām pietrūka Latvijas kāposti. Tie bija importa kāposti, bet šis pētījums ar lielu blīkšķi aizgāja dienas biznesos, visos mēdījos un tā tālāk. Tāpēc pētnieki, visu cieņu jums, ko mēs arī gribam redzēt, korektus datus, bet ar savu darbību ļoti uzmanīgi pret uzņēmējiem. Jā, lūdzu. Jā, Edīta Kaufmann. Jā, es domāju, ka finansējums vienmēr ir ļoti jūtīga lieta, bet nerunāt par to nevar. Un patiesībā daļai es varu piekrist jebkuram. Gan jums par to, ka jūs negribat maksāt, ka jums sāk stāstīt par patentiem un tā tālāk, no vienas puses. No otras puses ir viena problēma. Zinātniekam patents ir viens no mūsu zinātniskās darbības rādītājiem. Ticiet man, mūsu masē nepajokam no augšas, lai mums būtu patenti, šķirnes, un mēs esam spiesti to darīt. Nākamais ir, mums uzreiz ir nākamais jautājums. Jūs izdevāt valsts naudu, jūs piereģistrējāt šo šķirni vai jūs piereģistrējāt šo patentu, jums ir jādabū viņu atpakaļ. Kā mēs viņu dabūsim? Tad, ja jūs nopirksiet licenci. Es saprotu, ka jums tas nepatīk, bet mēs arī esam spiesti kaut kādā veidā dzīvot un izdzīvot. Tā ir viena niansīte. Otra lieta par šo tātad pasūtīšanu un maksāšanu. Es arī pilnībā saprotu uzņēmēji, sevišķi savējos augļkopjus, kuri sāk ar milzīgiem kapitāla ieguldījumiem, kā es teicu, līdz ar to viņiem nav lieka čupiņa ar naudu, kurā pagrābties, ja, un vienkārši samaksāt, teiksim, zinātniekam, ja. Tas, par ko es ļoti esmu pateicīga asociācijai, ka viņi mūs vienmēr atbalsta dažādu projektu, teiksim, ja tā var teikt, izsišanā, ja, jo kas ir būtiski, ja mēs šo projektu dabonām, tad mēs arī varam ļoti daudz savu zināšanas atdot pa velti. Jā, mēs uzrakstījām grāmatu, jo mēs izcīnījām projektu Interregi pārrobežu projektu, un tā ietvaros uztaisījām grāmatu, ko mēs varam visiem izdalīt pa velti, par ko visi šobrīd priecīgi arī to disku un tā tālāk. Ja? Otrs, ko mana kolēģi dalīja, Eglīna noteikti daudz labāk zinās, mazie uzņēmēji, viens superīgs piemērs, tātad Latte Eco Food. Meitene sāk no nulles, bez nekādām finansēm. Viņi nāk sākumā pie mums. Es gribu ražot bērnu pārtiku, jā, tātad gribu sākumā sākt ar augļiem un dārzņiem. Mēs viņu mēģinam atrunāt. Tas ir šausmīgi, tas ir sarežģīti un tā tālāk. Bet viņai ir mazs bērns un viņi to grib un viņi ir ārkārtīgi uzņēmīgi, jā. Nu, dalīja sāk strādāt ar viņu, jā, darbojās, sākam ar augļiem, pēc tam ar dārzņiem, tagad es saprotu ar LLO ar gaļām un tā tālāk, tas viss iet plašumā, bet naudas viņai nav. Nu, mēs arī nevaram, mums arī nav īsti nauda šim projektam. Un tātad viņi atrod šo ceļu caur biznesa inkubātoru. Tas tomēr arī ir kaut kāds ceļš un ir dažādi varianti, kā vismaz tādiem maziem uzņēmējiem, kuri sāk no nulles, risināt šo jautājumu. Viens variants, mēs uztaisījām pārtikas klāsteri. Ļoti nopietni ņēmāmies kopā ar uzņēmējiem. Aicinājām uzņēmējus, nāciet. Zinat ko? Gan drīz vairs triķi bija jāvelk, ja? Nu, šobrīd savācām tos 22 laikam, ja uzņēmējus, 3 zinātniskās institūcijas, un es domāju, ka ļoti veiksmīgi esam uzsākuši pētījumus. Un šeit nauda jau nāk no Eiropas. Un šeit nav vajadzīga tieši jūsu nauda. Tā kā es domāju, arī tā naudas piesaistes varianti jau ir dažādi. Tas nav tā, ka uzreiz jāņem ārā no savas kabats. Un tomēr nākotnē es ceru, tad, kad vismaz augļu audzētāji kļūs bagāti, kā jūs redzējat, rentabilitāte var būt ļoti augsta, ja? Kad arī pienāks brīdis, kad, teiksim, Māra atnāks un teiks, jā, es esmu uzkrājis naudiņu, bet, man šausmīgi vai izpētīt to un to.
Un samaksās, vai ne? Labi, paldies. Jā, paldies. Komentārs no Dacis Drošprāts. Stāstīja to, ko es gribēju teikt, un es arī strādāju LLKC, un pie mums arī ļoti bieži nākas konsultācijām mazie zemnieki, kuriem naudas nav un kuri grib stādīt dārzus. Un tad, kad viņi uzzina, kad apmēram vidēji 1 hektāru, lai iestādītu ar sētu, ar balstu sistēmu un stādījumu, tas maksā no 8,5 tūkstošiem, tad viņiem tā gribēšana vienkārši ir, bet varēšanas nav. Un labi zinot to, ka ar 1 hektāru tur īsti nav ko iesākt komerces augu kopībā, jā, un tas atdeva būs pēc 5 gadiem, aptuveni 5 gadu laikā apmēram ir arī ir dārs ir jākop, ir visas tehnoloģijas jāizmanto un jāliek naudiņu iekšā. Tā kā īstenībā uz šo brīdi ir stipri pagrūti prasīt arī par zinātniskiem izmēģinājumiem no zemniekiem naudiņas. Bet, skatoties pēc Polijas un Lietuvas pieredzes, ka viņiem augkopība jau ir gadu simtiem, arī kooperācija un tā tālāk, mēs pēc vairākiem gadu desmitiem arī droši vien būsim spējīgi paši skatoties finansēt. arī tirgo augļus no Polijas un Lietuvas, kas ir... Tieši tā. Bet, varbūt es nezinu, kāda būs nākošie jautājumi, bet tieši par šiem pašiem Polijas un Lietuvas tirgiem, kāpēc mums būtu ļoti nozīmīga sadarbība zinātniekiem, Labi zinām, ka mēs Poliju un Lietuvu gan cenu ziņā, gan klimatisko apstākļu ziņā konkurēt nevaram, tad vienīgais, ka mums atliek sadarbība zinātniekiem uztaisīt efektīgu ražošanu. Skaidrs, mēs identificējām problēmas, un es domāju, ka vairumā gadījumu šīs problēmas jau bija zināmas gan zinātniekiem, gan uzņēmējiem, jūs ikdienā ar to saskaraties. Bet es varbūt rosinātu arī, kas būtu jautājums abām pusēm, tā kā šeit mēs runājam par viedās specializācijas stratēģiju nākotni turpmākajiem 7 gadiem, un arī šo finansējumu, par ko mēs tik ļoti runājam un kas ir nepieciešams visiem. Un skaidrs, lai šajā stratēģijā iekļautos arī lauksaimniecība un pārtika, ir nepieciešams identificēt, kas tad būtu tās tehnoloģijas, vai uzņēmēji un zinātnieki var definēt, kas varbūt ir tās tehnoloģijas, uz kurām vajadzētu šajā pārtikas un lauksaimniecības nozarē fokusēties, kas būtu tā Nokia vai tā pievienotā vērtība tautsaimniecībai no lauksaimnieku puses. Jā, varbūt drīkst vēl par to iepriekšējo tematu. Tad, ir ieslēgts. Par to finansējumu bišķīt sadaļu. Te pietiek, kas runā gan pa augļiem, gan pa dārziņiem, es varbūt izteikšos pa graudaugiem. Ir mums Latvijā, protams, tad radīts jauns graudaugu šķirnis, un tālāk viņas tiek palaistas tirgū, lauksanieks viņu iegādājas, pavairo šo sēklu, un jau tālāk arī tiek maksāta šī autora atlīdzība. Tikai jautājums, protams, cik tas mehānisms mums ir pareizi iegājies, un cik varbūt tie lauksanieki ir apzinīgi atsevišķos gadījumos, un vai tiešām šo šķirni pārdot tālāk jau kā šķirni, un vai tālāk tiek arī nomaksāta autora atlīdzība, jā? Pa ko tad arī tālāk mūsu zinātniskie institūti un zinātnieki varētu dzīvot, jā? Tā kā, modelis ir, bet varbūt viņš īsti nestrādā. Te bija komentārs no Agrārās ekonomikas institūta, par to, ka varbūt tiešām, vajadzētu arī pašiem ražotājiem maksāt. Es domāju, ka jā, tam varētu piekrist, bet, kā mēs, teiksim, varētu iekasēt kaut kādu finansējumu no 8 līdz 10 tūkstošiem graudaugu audzētājiem, jā. Tāpēc ir arī šis vai Eiropas vai arī valsts finansējums nozarei, un tāpēc arī, tiek novirzīts tālāk jau šī līdzekļa pētniecībai. Jo, būtiski arī ne tikai radīt jaunas šķirnes tepatās Latvijā, bet arī izpētīt šīs no Eiropas ievestās šķirnes, lai nebūtu tā, kā mums ir gadījies pirms pāris gadiem Lietuvā, kad tiek ievestas ražīgas šķirnes no Francijas, no Vācijas, ir milzīgi zaudējumi pavasarī, jo izrādās, ka viņas nav īpaši ziemcietīgas. Jā. Tā kā, tas tāds īsts varbūt komentārs par to finansējumu. Bet atgriežoties pie šīm tehnoloģijām un viedajām stratēģijām, mēs tūlīt padosim mikrofonu. Labajā pusē, jums kreisajā. Labi, un tad pēc tam jūs, bet pasakiet vārdiņu. Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts Sandra Muižniece Brasava. Es pat esmu arī pārtikas tehnologs un darbojos arī šajās jomās, un man ir tas prieks un gods būt pa vidu starp zinātniekiem un ražotājiem diezgan daudzos gadījumos. Un es varu teikt, ka ir diezgan daudz šie labie veiksmīgie piemēri, kuros mēs nonākam no idejas līdz ražošanai, iesaistot gan Eiropas naudu, piesaistot, gan arī sadarbojoties un darbojoties. Un ko es gribētu tā kā uzsvērt un teikt, ka no tehnoloģijām, ko mēs redzam kā universitāti, kas tās
tās tehnoloģijas, kas varētu virzīt uz priekšu, un darboties ir liela loma šobrīd ir iepakošanas lietām. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tad mēs audzējam dažādu veidu produktus, sākotnēji mēs kā pārtikas tehnoloģi izēvielas. Un, lai tas produkts nonāk līdz veikala plauktam, tad mēs visi šobrīd lielā mērā gribam redzēt šo produktu iepakotu, mēs gribam redzēt eksportu, un, protams, mēs ļoti labi zinām, ka mēs gribam šo visu, ja mēs skatāmies uz tirzniecības lietām un uz šo, teiksim, arī tālāk uz eksportu, mēs zinām, ka ar ļoti īsiem termiņiem ir lielas problēmas, un arī tirzniecības vietās skatoties. Nu, lūk, mēs augstskolas esam izstrādājuši visu virkni dažādām iepakošanas tehnoloģijām, ar, teiksim, šo realizācijas termiņu saglabāšanas iespējām, un tālākām, teiksim, gan izmantojot jaunos inovatīvos iepakojuma materiālus, gan dabai draudzīgos materiālus, gan arī izmantojot šīs jaunās inovatīvās, kas ir aktīvā iepakojuma tehnoloģijas, un esam sākuši sadarbību ar vairākiem uzņēmējiem, kas šobrīd tā kā lielā mērā strādājam arī pie šiem eksporta produktiem. Un varbūt, protams, nevar teikt, ka pilnīgi visi mūsu, teiksim, šīs sadarbības rezultāti beidzās ar ļoti pozitīvu rezultātu. Protams, ir arī rezultāti, kad mums tā kā neizveidojās šis, teiksim, tas gaidīties rezultāts, ko ražotājs varētu gaidīt. Bet es tā kā lielā mērā gribētu teikt, ka 80–90% no šiem pētījumiem, ko mēs esam veikuši, tomēr ir ar pozitīvu rezultātu. Jo šī visā sadarbības posmā, kamēr notiek sadarbība ar ražotāju zinātnieku, nepārtraukt arī šajā sadarbībā notiek uzklausīts arī ražotāju viedoklis, un arī zinātnieki ļoti bieži nāk kopā ar pašu ražotāju un risina tieši konkrēto arī dažādos posmos to virzības virzienu, kā tāds varētu virzīties. Ja, tā kā es domāju, ka tie vieta arī darboties un teiksim, arī sadarboties, un ja mēs vairāk zināsim ražotāju vēlmes, jo, protams, mēs vairāk arī varam palīdzēt un darboties. Bet gadās arī tāda situācija, ka mums atnāk ražotājs, un viņš saka, ziniet, jūs iet valsts institūcija, un jums jādod viss ir pilnīgi un pilnīgi par velti. Tā kā principā, kad mēs maksājam nodokļus, un mēs gribam visas idejas par velti, un diemžēl tā, ka mums resursi ir ierobežoti, un arī, teiksim, ir šis dažādi, teiksim, mēs strādājam pie daudziem projektiem vienlaicīgi un daudziem produktu attīstības lietām. Un, protams, ka cik mēs varam, tik mēs spējam palīdzēt. Un man liekas, ka sadarbībā ir daudz dažādu variantu un viedokļu, ko mēs varam darboties un darīt. Lielas, paldies. Padosim mikrofonu Skrīveru Saldumiem. Es tas nebija, kas tā teica. Bet no otras puses, es pat zinu, pa ko iet runa. Vakar Jelgava aizstāvējās Eva Ungura ļoti laba disertācija. Man kā ražotājiem no visas disertācijas saistoši bija 3 teikumi. Cilvēks ieguldīs 3 gadu darbu, turpinājis maģistra darba tēmu. Ok, es kā uzņēmējs neesmu gatavs maksāt par 5 gadu tēmu, lai izstrādā iepakojumu, kur pēc tam varēs izmantot visi. Atbalstīt, jā, ok, bet nemaksāt par 5 gadu pētījumu, ja, kur man beigās bija saistoši 3 teikumi. Šitais iepakojums der, šitais der, bet tur nekāds realizācijas laiks nebūs, un, teiksim, gāze šim produktam, gāzes vide nav būtiska, ja? Šeit gan laikam ir neliela atšķirība starp disertāciju un pētījumu uzņēmējiem. Varbūt man zinātnieki palabos, tad tas ir nedaudz citādāk. Ja jūs gribētu kā uzņēmējiem vai ražošanai, tad savukārt pētniekam ir citādāk jāpelna. Komentējot iepriekšējo par tiem patentiem, ja man atnāk un pasaka, kad ir unikāls produkts, redz, mēs no sēnēm varam, teiksim, to producēt biotīnu, ja? Tad es esmu gatavs maksāt gan pa patentu, gan daļā paņemt, ja? Ja? Tur ir skaidrs, tur ir šitais, ir izēvielu produkts, tehnoloģija, viss kārtībā. Bet, ja ir tāda lieta, teiksim, kā saldumu ražotājs, es nevaru izmantot uzreiz gatavu zemeni, ko man piedāvā. Man to zemeni ir vajadzīgs vēl viens posmiņš pa vidu, lai viņu pārstāda, lai viņu sublimē, vai uztaisa džemu, vai uztaisa marmelādu, vai uztaisa kaut vai ievājumu. Ja? Tad es viņu tālāk lieku konfektē un aplieku šokolādu un nesu uz veikalu un meitenēm visam prieks. Bet ir niansītas pa vidu, ja? Kuras es īsti, nezinu, kā man to sublimēto ogu saglabāt un dabūt viņu tajā šokolādē iekšā, jo tur viņš jūtīgs un tur ir vajadzīgs, tur ir vajadzīgas šīs zināšanas, ja, to zinātnieku zināšanas, lai pasaka, šitās ir niansītas, te vajag to izdarīt, un viss būs gatavs. Tad viņi tad nišas vairāk pētījumi, kas interesē jūs kā uzņēmējs. Jā, kā uzņēmējs interesē konkrēti posmi. Nesaprot, jā. Iedosim vispirms vārdu, varbūt, jā.
Labdien, Kristaps Ročans, Vidzemes plānošanas reģions, tātad saprotiet, neesmu ne zinātnieks, ne ražotājs, un līdzīgi arī, ka jūs darbojas arī starp pa vidu. Kā Kaufmanas kundze minēja, arī Vidzemē mums ir, ka mēs soli pa solim strādājam pie pārtikas klastra attīstīšanas, mums arī ir 16 uzņēmēji, 5 institūti, dažas asociācijas atbalstošās un priecīgi šeit daži uzņēmumi no klastra, un it sevišķi runāja par šo stratēģiju. Ja mēs tiešām vēlamies attīstīt uzņēmēju pētnieku sadarbību, bet sevišķi pārtikas un lauksaimniecības nozarēs, ir ļoti svarīgi, pirmkārt, ka šajā stratēģijā, ko tagad Latvija izstrādā, šī nozara ir iekšā. Jo mēs arī sadarbojamies klāstu ietvaros ar pārtikas klāstiem Zviedrijā, Somijā, Dānijā, un tur nav jautājumu par to, ka tās pamata nozars. Viņiem tas ir viens no lielākajiem darba devēju tirgiem, patiesībā, tehnoloģiju attīstībā un tā tālāk, un tu tiešām tiek strādās, lai vestu kopā zinātnieks un uzņēmējs, lai strādātu, lai līdzsvarētu tos projektus un tā tālāk. Tā kā es domāju, Latvijas gadījumā mums būtu jānolēž varbūt brīžam uz zemes un jāaizmirst tām kosmosa tehnoloģijām un padomājot reāli, kas ir mūsu konkrēti spējīgā priekšrocība. Un, ja mēs runājam konkrēti tehnoloģijām, arī skatoties uz mūsu klāstu uzņēmējiem, arī skatoties, kā notiek lietas Somijā, Zviedrijā, Dānijā, tad noteikti mums konkrēti spējīgas priekšrocības un kur ir pieprasījums tirgu eksportēt. Tā ir nišu pārtika, tā ir funkcionālā pārtika, piemēram, bērnu pārtika. Tas ir speciāli šķirņu izstrādāšana, tiešām arī diētiskie produkti, ko, man liekas, dara Priekuļu institūts, kas arī mūsu partners ir. Tā noteikti ir augstsvērtīga, veselīga, antioksidantiem bagāta pārtika, un tas noteikti ir tehnoloģiski, kā pagarināt, produkta termiņu, lai viņš būtu eksportējams, un kas daudziem uzņēmējiem varbūt ir problēma. Un es noteikti uzskatu, un arī, ja mēs runājam par no tādas reģionālas perspektīvas, man kā jāpasaka to reģionālas attīstības jautājumu, kad, ja mēs skatāmies Latvijas gadījumu, tad šīs saustās tehnoloģijas, protams, viņas koncentrēs atsevišķās vietās, bet lielākā daļa teritorijas, tā pamatā ir mežsaimniecība, tā pamatā ir lauksniecība, tā pamatā ir pārtiks ražošana. Un pārtiks ražošana nav kaut kas tāds, kas ir ļoti zems un ekvalitīvs nekonkurētspējīgs. Tieši otrādāk. Ziemeļu reģionā, Baltijas jūras reģionā mums ir ļoti perfekta apstākļi, lai ražotu ļoti, ļoti produktīvu pārtiku, drošu pārtiku, kas ir konkurētspējīga Ķīnā, Krievijā, Kazahstānā, tur, kur tas viss trūks un kur viņiem šī pieredze patiesībā nav. Un es tiešām aicinātu meklēt risinājumus, attīstīt šo pašu klastru pieeju, vest uzņēmējs un pētnieks kopā un tiešām redzēt pārtiks ražošanu un pārtiks pētniecību kā vienu no strateģiskām nozarēm, skatoties gudro specializāciju. Jo, ja mēs ignorējam mūsu kaut kādas spējas priekšrocības un zenamies pēc kaut kādām zvaigznēm, mēs patiesībā iztērējam naudu un resursus. Un tieši par konkrētu spēju arī ir runa. Jā. Pirms jums par konkrētu spēju? Nē, jūs teicāt iezīmēt tos, ko mēs gribam. Kas attiecās uz augļukopību, tad mums vietējā tirgu, es nepateikšu precīzi procentus, varbūt tur institūts var pateikt, bet tur ļoti dažādi mums tā statistika ir kaut kā uz augļukopību, sakarā ar to, ka tas nav jāziņo, mums nav šie rezultāti. Bet vizuāli, es domāju, ja mēs kaut kāds 30% nodrošinam, tad tas ir labi. Un tā kā, kas attiecās uz āboliem, tātad vajadzīgs ir šo apjomu palielināt, un mēs esam bijuši dažādās izstādēs un skatījušies, kas un kā, un arī šeit pat Pēterburgas tirgus, viņš ļoti labprāt mūsu ābolus ņemtu, bet mēs nevaram realizēt tik, cik mums viņu vajag krietni vairāk. Ir problēma, protams, tajā mirklī, kad viņi ir daudz un teiksim, nav tik ļoti daudz un varbūt dažreiz, bet tas ir cits jautājums. Tātad viens no tiem momentiem būtu pareizo šķirņu izvēle, pareizās vietas izvēle un pareizā iestādīšana un pareizā tehnoloģija tālāk darbībā, kas ir ļoti saistīta ar agroķīmiju, lai pateiktu, ko un kā ar ļoti minimāliem, ķīmijas pielietojumu dabūtu maksimālo rezultātu. Jā, teiksim, kaut vai šī te pati lapu miglošana un arī atkarībā no tas ir barošana caur lapām un arī atkarībā no laika apstākļiem, jo bez dažreiz šķiet, kad lietus līst viss kārtībā, bet arī viss šīs te barības vielas izskalojās. Nākošais, teiksim, mums ir avenes, zemenes, kuriem ir jāpagarina šis te novākšanas periods, lai mēs varētu garāku dabūt šo te, tas arī ļoti liels darbs, tas ir sektās platības, tas ir šķirnes, kuras darbojās, kuras nedarbojās, un tālāk nākošais tāds moments varētu būt tātad šī te glabāšana, tas arī, protams, glabāšana ļoti saistīta ar šķirnēm un ar barošanu, teiksim, ar pareizu audzēšanu, un trešais ir šī te pārstrāde, ja, vai, tā realizācija, vai, arī tā iepakošana vispārējais, un es domāju, ka mums ir ārkārtīgi veicies ar to, ka tiešām Augļukopības institūtā, kas ir konkrēti, es šeit teikšu, ir šī te laboratorija, kura ir tā, kā saka, izstrādā šīs te
tehnoloģijas, kā mēs varētu, teiksim, šos savus nišas produktu un visu pārējo, kaut vai, norealizēt un izcelties uz citu, varbūt pasaules ražotāju fona, jo tiešām mums ir kaut vai šīs te pašas cidonijas, un pēc tam vēl mēs visu kaut ko varam izdomāt, kas mums kā darāms. Un vēl kā tāds pēdējais pirklis, kāpēc es domāju, mums šīs te Dobeles institūts ir ārkārtīgi veiksmīgi, kad viņš tāds ir un ka viņš ir tik labi attīstīts un praktiski jau, cik es saprotu, kādus gadus 15 apakaļ tur nebija īpaši ko redzēt, bet tagad, tur visi brauc un visiem patīk. Un arī, teiksim, jauns cilvēks, kurš šīs sācis domāt, ka viņš varbūt varētu nodarboties ar augļkopību, un tad, kad viņš aizbrauc uz šo vietu, un tad, kad viņš paskatās, kā tās ābeles un viss pārējie koki aug un kā viņi ražo, un tad viņš parēķina, cik tas kilograms maksā un tā tālāk, un tad viņš jau tā kā sāk domāt, ka varētu ar šo biznesu nodarboties. Un mūsu nozarē tiešām ir tādi veiksmīgi audzētāji, kas ir ienākuši no citām sfērām, ja to tā varētu pateikt. Ir no tirgotājiem, ir no meža saimniekiem, kas ir kādreiz ar kokiem darbojušies, ir nekustamo īpašumu tirgotāji, un viena daļa no viņiem ir bez īpašām zināšanām. Un tad šis te moments ir, kad tad ir tā sadarbība ļoti vajadzīga, un arī tiem, kam ir šīs zināšanas, viņas ir nepietiekošas, un tātad, ja vispār kāds izsakoja manam domam, tad es izdalu 3 šitās te jomas, kur mums ļoti, ļoti vajadzīgi zinātniskie. Varbūt, šīs te nebūs kaut kādi milzīgie zinātniskie atklājumi, bet tie būs ļoti tuvu saistīti ar ražotāju, un ja pašā sākumā teica, ka naudiņa jādod ir tiem, kur var redzēt, kā tur bija tas teikums, pierakstīju viņiem. Tātad fokusēties uz to, kas var kaut ko jēdzīgu izdarīt. Un tad es domāju, ka šī ir tā joma, kur tiešām var kaut ko jēdzīgu izdarīt, un, piemēram, kaut vai dzērvenes mums iet tagad uz Vāciju, uz Angliju, un viņas ir nepietiekoši. Mēs varētu vairākas reizes vairāk norealizēt. Bez tam, man kā melneņa audzētājiem, protams, ja man būtu 10 reizes vairāk nekā man pašlaik ir, es viņas visas varētu norealizēt. Bez tam ir arī citas grupas melnenes, kuras mēs tagad domājam audzēt varbūt šeit, jo mūs tiešām ir ļoti traumē ziemas, un tad ir pavasaris, un tad man vēl jums būs personīgs jautājums, kāpēc ir ziemas un pavasari? Kāpēc ir ziemas un pavasari tik līdzīgi? Un kāpēc ziemā nenosala un pavasarī nosala? Ja? Bet no tā jūs teiktā, tas, ko es sasaucos arī ar jūs teikto, ir tā tehnoloģija, proti iepakošana. Man tā iepakošana personīgi jau ir atstādāta, un ziniet, ar iepakošanu ir tā, kad mēs braucam uz izstādēm un skatāmies pasaulē, un es domāju, ka varbūt, kā Edīte teica, tur kaut kādas fāzes, un tāpat arī mums tā novākšanas, varbūt kurā brīdī tos ābolus nolasīt, vai to ogu novākt, teiksim, cik viņi ir gatava, bet iepakošanas, varbūt es tā alojos, bet es teikšu, viņas pasaulē ir ļoti atstrādāts, un mēs visu špikojam, un, teiksim, tas, ka pieņemsim, tas varbūt nav gluži par to pētniecību, bet man ir iekārta, kas ir, šķiro un taro manas ogas, ja, un tagad tur viens momentiņš tur nenostrādā, un tagad tur birst tā kā nevajag, un tagad man jābrauc uz Brēmeni pakaļ tam cilvēkam un jāved viņš šurp, un tad, lai viņš labo, jo pa to internetu mums tur sevišķi nesanāk, ja, un tāpēc, ja tas būtu gatavots šeit Rīgā, pieņemsim, tad man vajadzētu atvest viņu tikai pa 2 stundām līdz Jelgavai, ja, un viss būtu kārtībā. Tā kā šis arī ir tas moments, kāpēc mums ļoti svarīgi, lai mums būtu gudri cilvēki uz vietas. Paldies. Jā, jums. Pavisam īsti tātad dalījis Segliņa Latvijas Valsts augstskopības institūts, un es gribētu drusciņu diskutēt ar Skalbes kungu un no vienas puses piekrist uzņēmējam, jo es ļoti labi zinu šo te uzņēmēju prasību. Arī šobrīd mani gaida uzņēmējs, kurš bija pilnīgi un absolūti neapmierināts par to, ka es šonedēļ nevaru viņam pasniegt šo te tehnoloģiju, šo te produktu, kas viņam ir pasūtīti. Kad man būs laiks viņam pieķerties tikai nākošu nedēļu. Es domāju, ka man piekritīs pārtiks tehnoloģijas fakultāti, un tas, kas izskanēja šeit, no visiem zinātniskajiem institūtiem, universitātēm, cilvēku resursi. Mums mazlietiņi pietrūkst. Es labprāt gribu palīdzēt uzņēmējiem, arī pārtiks tehnoloģijas fakultāte, lai mēs pēc iespējas ātrāk iedotu šo te. Protams, otrs ir šis te finansējums. Tas ir, jāsaka, otra puse. Bet pirmais tomēr ir šie tie cilvēku resursi. Otrs, ko es gribētu varbūt pakomentēt tieši par labo piemēru par sadarbību ar uzņēmējiem, būtu tāds, ka ne tikai šie te patenti ir mūsu, jāsaka, tas
prasība, kad mums tas ir nepieciešams. Patenti dažreiz top arī kopā ar uzņēmēju. Un arī viens no mūsu tādiem veiksmes varbūt stāstiem, jūs noteikti zinat, smilcēkšs nektārs Goldberry, kas ir veikalos. Mums kopā ar šo uzņēmēju tapa šis patents. Mēs strādājam kopā, varbūt mazāk ieguldījām katrs no savas puses šo te finansējumu, vairāk atspērāmies uz šiem te Eiropas projektiem, bet arī tādā veidā var veicināt šo te sadarbību. Paldies. Paldies, noteikti. Jā. Jums būs Edītei komentārs vai Jānim? Jā. Jā, paldies par komentāru. Nē, man nav nekas pretī pret patentiem un kopā veidotiem vai atsevišķi izstrādātiem. Jā, es redzu to gala produktu, to gala vērtību, bet es saku, ja atnāk par izdomājis zinātnieks, nezinu, enerģētisko dzērienu, veselīgu kartupeļu čipsi un tas ir patents, tad ceptas kartupeļus arī patentēsim. Ja ir vērtība, mēs esam gatavi maksāt, neiet par to. Bet Jāni, jūs iepriekšējā komentārā minējāt par to, ka jūs neinteresē varbūt tehnoloģija kā tāda, bet jūs interesē kaut kādas specifiskas lietas. Vai tomēr jūs esat gatavi investēt arī, vispārējā? Arī pilnā tehnoloģiskā ciklā, jā. Kur var izmantot arī citu uzņēmēju pēc tam? Nē, tas ir atkal diskutējums jautājums bišķi savādākā griezumā, jo kurš par to ir maksā un kurš par to ir samaksājis. Ja par to maksā iekārtu ražotājs vai fonds, tad pie manis kā pie pilotu projektu veids, tad nekādas problēmas. Edita? Jā, par iepakojumu tehnoloģijām īstenībā arī ir patiešām ļoti daudz Latvijā, ko strādāt. Ja godīgi jāsaka, tad ļoti daudz, kas ir Eiropā izdarīts, bet arī šie paši patentu jautājumi ir dažas vienkāršas lietas, ko mēs maksājam Eiropai patentu reiz 2 no iepakojuma cenas, tikai tādai, ka tas ir kaut kas tāds īpaši patentēts. Es kā piemēru varu nosaukt Twinbox, kur ir ļoti elementāra plasmas maisiņš ar tīkliņu iekšā, kur varētu, kaut kādā šķerseniskā vai citā virzienā izgudrot arī Latvijā, un tad mums nebūtu dubulta cena jāmaksā par šo it kā pieprasīto produktu, lai mēs tur pakotu iekšā kartupeļus. Otra lieta arī ir, ja runājam par tiem pašiem kartupeļiem, kur iepakojumiem ir Dānijā izstrādāts iepakojums, caurspīdīga plēve, kur vienā maisiņā var parādīt uzskatām, kartupels pēc 5 dienām ir zaļš, un otrs ir tieši tāds pats caurspīdīgs, un ir tas gaismas spektrs vai caurlaidība, kur viņš saglabā un nepaliek zaļš. Un tas ir tikai kā viens no piemēriem, kur Latvija var strādāt un arī šie patenti palikt Latvijā, jo, ja godīgi, es esmu daudz ieinteresētāka maksāt patentu Latvijas ražotājiem, iepakojumu ražotājiem, nevis Izrēlai vai Nīderlandē vai kaut kur tam līdzīgi. Un vēl viena lieta par augstajām tehnoloģijām, kuras gribētu pieskārties, ir dažas problēmas, kur mums arī jāskatās ar līdzi Latvijā. Viena lieta ir tā, ko uzņēmējs pats var darīt, ir laboratorijas. Diemžēl jārēķinās, ka mūsu Latvijas produkts ir salīdzinoši tur, kur neiziet lielie uzņēmumi ārpus Latvijas eksportam, ir salīdzinoši mazi apjomi, ir, kā lai to saka, ražošanas līnijas salīdzinoši maz noslogotas. Tas nozīmē, mēs strādājam uz nelieliem apjomiem un šī ražošana ir salīdzinoši dārga. Tāpēc mūsu attīstības virziens varētu būt šie nišas produkti, konkrēti ar augstu kvalitāti. Bet jārēķinās ar to, ka mums arī pašiem ir jāpabaro Latvija un ir jābūt arī šim lētajam produktam. Tātad 2 virzieni, kur strādāt, kā saražot lētāk, lai mēs pabarotu Latviju. Jārēķinās ar nākošo tendenci, kas ir problēma visā Latvijā un visā Eiropā, ka lielveikalu spiediens uz zemo cenu ir tik liels, ka tas, kur var atkāpties, ir kvalitāte. Mums ir jāvar pierādīt, ka tas, kur mēs atkāpjamies uz cenu, ir kvalitatīvs produkts un to mēģināt pasniegt patērētājiem. Tā ir viena lieta, un laboratorijas pakalpojumi līdz šim Latvijā ir praktiski vieni no dārgākajiem Eiropā. Arī tā ir lieta, pie kā mums ir jādomā, jo, ja godīgi tas, ko mēs šobrīd daram, mēs ar ilgām un katrā ziņā spēcīgām sarunām ar Bioru, kur ir vienīgā akreditētā laboratorija, kur mēs arī analīzes Eiropā uzrādot varam iet cauri, mēs esam sapratuši, ka mēs to nevaram izdarīt un mums ir jāizvēlas kādu no citām valstīm laboratoriju no Eiropas, praktiski strādājam varbūt pat ar Eirofints vairāk,
Un tur šīs cenas ir 2-3 reizes zemākas. Protams, ir ceļš un ir neizdevīgi, ja mums ir kaut kas ļoti ātri jāizdara. Kā piemērs Polijā, ja mēs būtu nopirkuši kaut 10 hektāru zemi Polijā, tad šī pati laboratorijas filiāla Polijā mums iedod 50% atlaidi pat vēl no šīs 3 reizes zemākās cenas. Te ir arī konkurētspēja un te ir arī zinātnieku varbūt virziens, kā strādāt. Jā, mēs varam teikt, ka varbūt apjoms ir mazs, bet ir lietas, pie kā mums arī ir jāstrādā un jādomā, kur mēs varam iet un ko darīt. Šis ir labs komentārs par cenu, bet tas laikam ir jāspriež arī nozares administratīvā līmenī, jo skaidrs, ka cena jums kā uzņēmējiem cena vienmēr būs galu galā izšķirošā vai, ja ne svarīgākā, tad viena no svarīgākajām. Ina Olsiņa. Atbildot par tikko komentāru no manas puses. Liekas, ka atšķirībā no augļkopiem mums trūkst komunikācija. Tas ir tas, kas mums savstarpēji trūkst. Kaut klasisks piemērs par šiem iepakojumiem. Man pagājušā gadā bakalaura darbu uztaisīja puisis par kartupeļu iepakojumiem materiāliem. Dažādas krāsas plēvītes, dažādi maisiņi, feini rezultāti, analīzes uz chlorofiliem un visu pārējo. Ja? Protams, viņš nedabūja šo te attieksmi pat no fakultātes, aizstāvoties. Kāpēc? Tāpēc, ka esot Eiropas standarti, tas nevienam nav vajadzīgs, veikals nosaka, cik ilgi, katrā ziņā tie ir noteikumi, kas jau to nosaka. Līdz ar to viņa šī te aktualitāte neparādījās. Bet tas ir skaidrs piemērs. Jums vajag, un ja jūs man būtu, tanī mirklī, kad tas čalis kāpa uz tās skatuves, man būtu šis ražotāja atbalsts bijis, tas zēns būtu noteikti novērtēts augstāk vai nebūtu parādīsies viņam šī te nozīme. Tāpatās vēl citi pētījumi. Tagad brīnišķīgi pētījumi par burkānu laistīšanu. Sadarbības projektos. Skaisti rezultāti nāk. Karotīni kā mainās. Viennozīmīgi var pateikt, ka dienas laikā tur vairs nav liela starpība. Bet mums ir acīm redzot šī te komunikācija, kas ir jūtam jāuzlabo. Augļkopiem institūts vai ne šī komunikācija, asociācijas ir. Un katrā ziņā mums nav bijusi problēma. Mēs neesam atteikuši, ja vajag kaut kādu komunikāciju vai ne. Paspriedelēt par tēmu. Vienu papildus teikumu vēl ātri par dārziņkopību, tad beigšu. Mēs esam vairākas reizes. Vairākas reizes esam dārzkopju konferencēs uzdevuši dārziņkopības nodaļā jautājumu par to, kādi ir aktuālie jautājumi, ko vajadzētu pētīt. Vienīgā reize, kad mēs saņēmām kādu ierosinājumu, bija no Kārļa Strazdiņa, ka nav grāmatas kopš padomu laikiem. Mēs uztaisījām momentāli nākošajā gadā grāmatu. Līdz ar to atliek tikai jums komunicēt un mums arī appusēji. Tad tā lieta aiziet, jo augļkopiem ir šausmīgi paveicies ar asociāciju. Cepura nost, jo jūs komunicējat. Mums nav šīs komunikācijas, kaut kādā veidā, kaut kurā brīdī viņa ir nobuksējusi, un tāpēc ir tas, ka mēs kaut ko daram, jums kaut ko vajag, un beigās iznāk, ka varbūt pat arī darām to, ko jums vajag, bet jūs nemaz nezināt, un mēs arī nezinām, ko jums vajag, un šī ir komunikācija. Bet par to tehnoloģisko, kur vajadzētu virzīties, man liekas, ka Latvija ir tā vieta, kas ļoti atšķirās no pārējās Eiropas ar savu vidi un tīro produkciju. Un mums vajadzētu ļoti ieturēt šo līniju. Mēs varam to nišu, mēs varam to pašu burkānu, ko polis, uzskatīt par nišas burkānu, jo viņš ir audzis citos apstākļos. Mums ir nesalīdzinām daudz mazāk vajadzīgi ķīmiski augaizsardzības līdzekļi, mums ir visi šie te apstākļi, lai mēs ražotu vienkārši videi un cilvēkam draudzīgus pārtikas produktus. Visi šausmīgi vienkārši. Es gribēju vēl vienu komentāru strīkst, Es gribēju pateikt par komunikāciju. Mums ir tā laime un varbūt tā nelaime, kā lai pasaka, mums asociācijas valdē ir pētnieks no Dobeles augļkopības institūta. Un dažreiz, ka mēs tur tā, varbūt kaut kāds jautājums tur mēs izsūtam visiem, lai atbildes saņemtu. Un man jāsaka, ka mums tie cilvēki ir ārkārtīgi, kā lai pasaka, gudri vai noslogoti, vai kā viņi tās atbildes nesniedz, principā, nekad gandrīz, vai es varētu teikt,
ja gluži skarās kaut kāds finansējums, tuvojās kaut kāda lieta, vai ne, tad daži atbild. Bet no institūta Edgars, viņš praktiski atbild uz visiem jautājumiem un teiksim, mūs, teiksim, tā varbūt tās informē un ar vienlaicīgi uzrauga, lai mēs negulētu. Tas tā, tikai, tā, vispārīgi sakot, ja, bet tā tiešām ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga lieta. Es nezinu, jums vienkārši dārzkopiem, viņiem ir tā kā vairāk, es saprotu, jums ir kooperatīvi ietvaros, jūs it kā divi jūs tur esiet. It kā ir divi. Jā, tas, kas ir dārzkopiem, es atbildēšu mazliet Mārai. Jā, mums ir divi kooperatīvi, kuri vēl pie tam ir pietiekoši liela konkurenti, lai viens ar otru īsti nerunātu. Tas nozīmē, ka otriem kooperatīviem iespējams ir visas atbildes, kuras jums nav. Baidos, ka nē, bet mums tomēr kaut kāda spiegošana arī notiek. Problēmas ir ļoti līdzīgas. Jā, es atgādināšu, ka mūs tiešraidē ir internetā rāda. Vispirms Sanita Zutie. Jā, es vēlējos arī piebilst, klausoties visu šo te stāstu, es sapratu to, un jūs visi sapratāt, man liekas, tikpat labi, ka katram šim runātājam ir sava mīļā tēma, un viņš katrs grib, lai šajā tēmā zinātnieki strādā. Un es no savas puses gribētu jums izstāstīt, ka varbūt zinātnieki atkal grib, lai šīs tēmas būtu lielākas. Jūs varat tikai, nezinu, vai jūs pat varat nojaust, cik daudz resursu zinātnieki katru gadu iegulda projektu jaunu rakstīšanā, pamatošanā, ja šie projekti ir uz 1-2 gadu. Ja šis projekts ir ar šauru tēmu, mūsu sapnis būtu, ja ražotāji mūs atbalstītu un teiktu vienalga, vai tā ir zemkopības ministrija vai izglītības ministrija, vai tās ir kāds cits fonds, kad jūs vēlaties kaut ko lielu, kompleksu un ilglaicīgu, jo to pašu lauksaimniecību nevar izpētīt kā ekonomiku datorā, varbūt saspringstot dažu mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka viens eksperiments tā ir viena sezona. Un te es pilnīgi saprotu, ka ražotājs grib tulītās un tepatās, jo viņa niša, viņa bizness ir konkrētspējīgs tikai tad, ja viņš ir pirmais šajās sacensībās. Tad ko darīt zinātniekiem? Es vēlējos jau piebilst to, ka no vienas puses, jā, komunikācija nemaz nav tik viegla. Kamēr es nebiju iesaistījusies LOSPA darbībā, un kamēr man pašai nebija cieši sakara ar ražotājiem, un es neesmu spiesta katru reizi atrast laiku, lai ar viņiem tiktos valdes sēdēs vai LOSPA sapulcēs, arī es sapratu to, ka mums neveidojās kontakti. Jā, šobrīd es vienkārši tajā dienā, kad es braucu uz Rīgu, es apstaigāju visas asociācijas, kuras man varētu būt saistošas. Bet jūs saprotiet, ka tajā laikā es nepildu savus zinātnieku pienākumus. Un mani kā zinātnieku vērtē pēc man citējamām publikācijām un pēc patentiem un šķirnēm, ko Edīte piesauc. Tātad man ir jābūt gandrīz kā šampūnam, vismaz 3 vienā. Man ir jābūt ražotājam, man ir jābūt starptautiski citējamam, konkurētspējīgajam un piedāvām vēl Latvijas mērogā kā lauksaimniecības zinātniekam, kurš skaitās pie zemajām tehnoloģijām, salīdzinot ar augstajām tehnoloģijām, vēl jākonkurē ar biofarmāciju, nanotehnoloģijām, vispārējo. Jūs saprotat, ka mēs nevaram gribot atbildēt uz visiem telefonsvaniem un izstāstīt par visām mazajām nišām, kas notiek ar katru iepakojumu veidu pie temperatūras izmaiņām pie 2 vai vairāk grādiem. Mūsu sadarbība ir atkarīga no tā, cik mēs kopīgi mobilizējam resursus, arī laika resursus un cilvēku resursus. Ja asociācijas vai zemnieki varētu apvienoties vairāk asociācijās un paust kopīgu viedokli, man tiešām patīk tas piemērs ar zemnieku saimu, ja, kad mēs sapratām arī ar ministriju, ka mēs ejam, veidojam viedokli, ka mēs iesim tajā nišā un tad nospraužam kaut kādus virzienus, teiksim, tajā pētījumā. Mēs saprotam, ka vēl palika 100 jautājumu ārpus šī te mūsu vajadzībām, bet mēs izdomājam kaut kādu pakāpenisku stratēģiju, uz kuru mēs iesim. Tas būtu sapnis, nevis nostāties vienam pret otru un teikt, ka mums nebija laika, mums tas nav šobrīd aktuāli, bet mēs ejam ilgtermiņā, jo ātri lauksaimniecībā neko nevar izdarīt. Skaidrs, ka ir jāmeklē šie kompromisi, bet tad pēdējie 2 komentāri jums, un tad pēc tam jums īsti. Nē, bet vispirms būs Ilzēs, un tad pēc tam jums. Ilze Skrabuli, Valsts priekuļu laukaugu selekcijas institūts un arī par kooperāciju, arī par šo sadarbību, par sadzirdēšanu. Es patiešām gribētu uzaicināt mūsu māju dārzeņus iesaistīties Vidzemes pārtikas klāsterī, kurš apvieno ne tikai vienas nozares, teiksim, tur dārzeņu audzētājus vai zinātnieks vai ko, bet kur ir kompleksi augstskolas ražotāji, uzņēmēji, zinātnieki, turismu speciālisti un tā tālāk. Un šī gadījumā jau
mums varbūt ir jau veidojušās dažādas interesantas sadarbības arī starp ražotājiem un arī ražotājiem un pētniekiem, un gribētos teikt, ka ne tikai, protams, klāsteri ietvaros, bet sadarbība ir, teiksim, arī Priekuļos ļoti nopietna sadarbība kartupeļu pētniecības jomā ir ar Alois Starkelsen uzņēmumu un arī ar citiem uzņēmumiem, ar Vidzemes agrotehnisko kooperativu un tā tālāk par graudkopību un tā tālāk, bet šī gadījumā es tieši domāju, kad jāiet mums uz to sadzirdēšanu, ja šeit bija teikums, kad pārtikas klāsterī ļoti maz iesaistās ražotāji, tad es arī aicinu arī pārējos ražotājus tomēr mēģināt iesaistīties un saklausīt, kas tur īsti notiek, jo tā ir ļoti laba informācijas apmaiņa ne tikai Latvijā, bet arī ar ārzemēm, kā mēs iepriekš dzirdējām jau. Edīte, ir komentārs laikam Paldies, uz šo Ilze. komentāru. Ir mūsu viena no rokām spēcīgajām dimdiņa, kas ir jūsu klasterī. Pusi no diviem jau ir. Dmitrijs Babarikins, es vadu vienīgo Latvijā privāto institūtu, kas darbojas arī tā kā ražotne. Tātad redzam no abiem galiem to struktūru, institūta nosaukums Inovatīvu biomedicīnas tehnoloģiju institūts. Tātad es redzu no abiem galiem to situāciju. Šodien, godīgi teikšu, es gaidīju runu bišķiņ vairāk par to funkcionālu pārtiku, jo konkurēt Latvijai ar industriāliem produktiem, ar Poliju, Holandi un tā tālāk nav iespējams. Šodien mana kundze aizgāja uz zemkopības ministriju nopirkt jūsu zemenes. Zemenes ir labas, garšīgas, bet ja mēs aiziesim tirgu, mēs paskatīsimies tonnas ar Poliju un tā tālāk citām zemenēm, mēs saprotam, ka tomēr mēs tikai ar patriotismu šeit netiksim galā. Ko es gribu pateikt? Uzņēmēji maksā par rezultātu, bet ne par pētniecību. Tātad, un mēs tā kā privāta institūcija parakstīsim līgumu tikai tad, ja jūsu pasūtīta produkta prototips ir man jau uz galda. Es garantēšu jums pozitīvu rezultātu. Mēs gribam tātad izgudrot velosipēdu. Visur pasaulē ar pielietojumu pētniecību nodarbojas privātas struktūras. Pēc Pasaules banka datiem 2006. gadā ASV universitātes izgudro tikai 7% no jaunām ķīmiskām molekulām, kuras tiek tālāk attīstīti medikamentos. 93 privātais struktūros. Un tad, kad pie mani nāk pasūtītājs, es saku, jums vajadzīgs patents? Jā. Rakstam, nevajag. Starp citu, pēdējos gados es redzu interesantu tendenci arī Rietumē Eiropā. Ja man prasa produkts patentēts, beidzam runu. Patentēšana tas nozīmē atklāšanu. Partneri biežāk interesē know-how, lai par to neviens neuzzinātu. Neviens normāls uzņēmējs nemaksās par patentu, kurš būs pieejams citiem un visi tie dati. Tādēļ es uzskatu absurdu tādu kombināciju, kā kompetences centri Latvijā. Salikti konkurenti, kuri plēšā savā starpā, it kā viss pieder visiem, un ar ko beidzas kolhoza epopēja, mēs ļoti labi zinām. Un beidzot tēmu par funkcionālu pārtiku. Ir vēl viena lieta, kurai mēs nepievēram praktiski nekādu uzmanību. Visi rietumu ASV partneri uzdod pirmo jautājumu, ja mēs piedāvājam uztur bagātinātāju funkcionālu pārtiku un tā tālāk. Vai ir efektivitātes pierādījumi? Ja tādu nav, runa beidzas momentā. Jo jogurtam pieaug auzu pārslas un nosaukt par kaut kādu superproduktu, un tā epopēja vienalga beidzas ne ar ko, tā ir kļūda, tā ir nepareizs ceļš un tā tālāk. Tātad tas ne ar ko nebeidzās. Nav šī produkta un tā tālāk. Ņemot vērā, ka šeit uzņēmēji un arī LLU cilvēki un tālāk, es brīnos, kāpēc Latvijā nav maize ar zemo glikemisku indeksu? Kāpēc mums nav jogurti ar saldinātājiem? Kāpēc tikai ar cukuru vai bez kaut kā? Man liekas, šeit ir tieši jūsu lauciņš, kur jāstrādā. Un vēl viena lieta.
Ja mēs gribam tikt pie neparastiem produktiem, ar cepšanu, varīšanu, jaukšanu, mēs netiksim galā. Tad aizvakar pie mani bija viens kungs, kurš ražo ābolus. Viņš spiež sulu, jautā, ko darīt ar to sulu? Veikali pilni, tad, konkurē savā starpā. Bet tāpat laikā ir labi zināma lieta, ka ābolu sula ir agresīvāka pret zobu emaliju. Ja bišķiņ pastrādāt un pēc tam pozicionēt šo produktu kā vienīga pasaulē sula, kura neboja zobus, mēs taču varam ātri visotu bīdīt uz priekšu un iekarot tirgu. Jā, bet tas atkal ir stāsts par produktu izstrādi un par mārketingu. Atcerēsimies, ka šajā gadījumā mums tomēr jāpiedāvā par augstam tehnoloģijām pārtikas pārstrāde. Respektīvi, ja kāds pētnieks vai zinātnieks piedāvātu, ka lūk ir tehnoloģija, kurā jūs varat iegūt labāku sulu, tad jā. Bet, jā, bet tad ļoti īsi, jā, mēs jau esam pārtērējuši savu laiku. Lielā mērā piekrīt kolēģim ābolu sulu Kalvadosā, bet es vienu citu komentāru. Šī te šodienas sanākšana bija ļoti pozitīva, ja salīdzina ar iepriekšējām. Un pirmais jau, ka te tiešām ir reāli zinātnieki, galvenais, ka ir patīkams meitenes, kas to prezentē. Un te pavisam cita atmosfēra šodien. Man nācās būt divās iepriekšējās, un es arī redzu šeit potenciālu. Un par to es tiešām gribu jums teikt paldies. Un godīgi sakot, nopietni runājot, lauksaimniecībai un pētniecībai ir perspektīva. Tikai domājam par finansējumu. Jo mēs varam palikt tie zinātnieki uz 10% bāzes finansējumu, ja nesadarbosimies, ja nebūs kooperācija. Tas ir skaidrs, ka... Jā, kam kompliments, jā. Tāls Laizāns, Rīgas Tehniskā universitāte un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs. Tas ir skaidrs, ka sievietes, protams, spēja ieviest kārtību visās lietās un vajag tikai sievietēm vairāk dot vārdu. Mēs, diemžēl, esam jau pārtērējuši laiku, bet es domāju, ka tas bija pozitīvi, jo tiešām, kā arī jūs teicāt, šī bija viena, manuprāt, no progresīvākajām un efektīvākajām diskusijām, jo man liekas, ka mēs identificējām daudz svarīgas lietas, un tas, ko es no savas puses, kā pilnīgi neitrāli vērotāju puses, gribētu aicināt jūs darīt, ir šo komunikāciju pilnveidot un sanākt kopā, jo līdz 1. jūlijam, kad ir jāiesniedz šī stratēģijas pirmā tiesa, gan drafta versija, nav daudz laika, un es aicinu tiešām jūs aizstāvēt savas tiesības un savu nākotni un panākt kaut kādu kompromisu un piedāvāt, pastāstīt, ko jūs visu varat, jo jūs varat tiešām ļoti daudz. Kopējā summa ir miljards, jūs varat mēģināt uz visu, es tiešām nezinu. Bet paldies jums visiem par diskusiju un lai jums veicas. Vislabāk!